Es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Arts Papirts un dienēju štāba bataljonā. Savu dienestu štāba bataljonā es uzsāku šī gada 15. janvārī. Pamatā sāku dienēt uzreiz pēc universitātes absolvēšanas. Šobrīd ir pavasaris. Un mums ir, kā jaunajiem Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, beigusies ir pamatapmācība, tāpēc mēs jau esam sadalīti specialitātēs. Un mana specialitāte ir prettanku ieroču Karla Gustava palīgs, ko es jau apgūstu 2 nedēļas. Teikšu ļoti padziļināti, tā nav vienkārši specialitāte, ir tiešām ļoti daudz informācijas. Kaut gan dažiem var likties, ka šis ierocis ir vienkāršs un šeit nekā sarežģīt nevar būt, bet tā gan diemžēl nav. Jā, ierocis nav vienkārši, kā un vizuāli tas tā izskatās. Tā mēs pēdējās 2 nedēļas maucam. Tā, lūk. Nē, ir jau forši. Es esmu kā Gustava palīgs, tātad es šo varano ieroci lādēju, un tas ir mans operators, kas operē ieroci. Strādājam pārī, jo šim ierocim ir 2 cilvēku apkalpe. Man šeit personīgi, man šeit viss ļoti apmierina. Jā, man ir burvīgi kolēģi, man ir burvīga priekšniecība, nevar sūdzēties. Tad, kad es pieteicos dienestam, es to nemaz nenožēloju un nenožēloju vēl joprojām. Es pats personīgi Valsts aizsardzības dienestam pieteicos brīvprātīgi un iesaku arī visiem citiem jauniešiem to darīt, jo nav vērts gaidīt līdz tevi iesauks. Jā, tas ir, tas lauž kaut kādus dzīves plānus, jā, ja tu, piemēram, tur plānojas iet studēt uzreiz pēc universitātes, jā, bet tev iesauc un tad tev universitāte ir jāatliek. Labāk uzreiz neplāno iet uz universitāti, bet iestājas Valsts aizsardzības dienestā, pilnveido sevi kā personību, un ja tevi neapmierina militārā dzīve, jā, tad tev pēc Valsts aizsardzības dienesta ir visas durvis vaļā.